Es vienmēr esmu zinājusi, ka izvēlēties profesiju ir ārkārtīgi sarežģīti, jo gribas taču izmēģināt visu. Vadīt lidmašīnu, kopt dzīvniekus, ārstēt cilvēkus, dziedāt, bet runā, ka visu apgūt nesot iespējams. Tomēr esmu dzirdējusi, ka esot profesija, kurā var apvienot mīlestību pret suņiem un vēlmi atrisināt noziegumus. Interesanti, vai tiešām tāds darbs pastāv? Hei! Tas ir jūsu suns? Jā, tas ir mans suns. Labdien, Māra. Egīls. Egīls. Kas jūs esat? No Rīgas reģionāla pārvaldes kinologa nodaļas priekšnieks. Kas ir kinologs? Kinologs ir cilvēks, kas strādā ar suņiem. Un kinoloģija aptver sevi visu suņu pētīšanu un izzināšanu. Un tā ir vesela mācība un zinātne par suņiem, tā ir kinoloģija. Skaidrs. Un arī policists tātad darbojas ar suņiem? Arī policijā ir kinologi, arī robežsardzē ir kinologi, arī muitā ir kinologi. Jā, Suņi, kas strādā policijā, pilda dažādus uzdevumus un palīdz policistiem atrisināt un novērst noziegumus. Kinologi savus labākos draugus trenē katru dienu vairākas stundas no vietas. Tieši suņus, nevis kaķus, policisti pieņem darbā, jo viņi skrien ātrāk par cilvēkiem un tiem ir izcila oža. Čau! Vai kāds mīļš! Un tas suņa apmācība sākās no kucēna vecuma. Ja, un tad kinologs atnāk uz darbu strādāt, un tad viņš lēnā garā tiek pie sava mīļotā sunīša, un no viņu sāk strādāt, darboties un ņemties, un tad viņš to dzīves skolu, tas kinologs ar suni iet jau no kucēna vecuma. Dzīvnieciņš dzīvo kopā ar savu pavadoni, no kinologu, ja, un tā viņi viens otru labāk iepazīst, tā viņam veidojas labāks kontakts, viņi veic savu socializāciju, un tā viņi katru dienā nāk uz darbu, un dienā brauc prom no darba. Pirmā un svarīgākā lieta, ko suņi policisti iemācās, ir paklausība savam saimniekam. Suns un saimnieks viens otram uzticas tik ļoti, kā nevienam citam. Suns skatās, lasa no pavadoņa sejas, ko pavadonis teiks vai neteiks, vai kustēsies vai nekustēsies. Visām kustībām un komandām suns seko. Viņi ir kā viens. Protams, ka viņi kā viens. Es teicu, tur ir 50 uz 50. Tā ir kontrola par suni, kā es teicu, tas ir, ka suns tikai un vienīgi reaģē. Viņš tikai uz viņu skatās, jā? Jā, protams, jā, viņam. Viņš vispār liekas, ka mēs neesam. Mūsu nav, jā. Suns, var sakot, dieviņ savu pavadoni. Viņi abi divi ir ļoti labi draugi. Viņiem ir ļoti labiem draugiem jābūt, un viņiem visu laiku jābūt pozitīvām emocijām, lai to visu sasniegtu, lai to visu panāktu. Sunim arī maksā, jo jums jau maksā, bet sunim arī ir čeks un nauda maksā katru reizi mēnesī. Sunim ir uzturnauda. Jā? Jā, protams. Viņam medicīniska aprūpe, uzturēšana, valsts policija visu to sedz. Viņš reāli saņem algu. Viņam ir algas grāmatiņa, tāpat kā jums. Jā, algas grāmatiņa. Algas grāmatiņa pie pavadoņa, pie kinologa. Plec! Pišķi paskatījās uz mani. Nu jā, viņi domā, ka tu kaut ko dosi. Es neko nedošu, nekā nav. Pārreiz labāk nevajag. Kad paklausība ir iemācīta, laiks apgūt priekšmetu meklēšanu. Suns meklē visus priekšmetus, kuram smarža atšķirās no vietējās smaržas. Viņš uzrāda tādas smaržas, ko viņš atpazīst kā svešu smaržu apkārtējai vidē. Jo šī uzdevumā, kas pats arī tāds ļoti interesants moments, nedrīkst suns nogurt. Viņam ir jābūt interesantam. Notikuma vietās parasti kinologs izvēlās un apskatās un nospriež un izvērtē to situāciju, cik liela un kādā secībā teritorija ir jāpārmeklē. Tagad viņš atkal parādīja, ka jā, viņš atkal apzīmē, ka viņš kaut ko atrod. Un iedod viņam arī kaut kādu gardu viņu pēc tam, jā? Suns ir jauns un viņš ir apmācības procesā. Suns pa pareizi izdarīt darbu saņem apbalvojumu. Bet sanāk, ka suns arī vienā mirklī ir tā kinologa acis un deguns. Jā, protams, ir ceļš, ka tas arī tumsā attiecās, kad kinologs tur neredz. Un, ja krūmos kaut kāds, piemēram, sēž vai ir vai ko, vai kaut kas notiek, tad suns ieiet pirmais tur iekšā. Un tad ar savu riešanu, ar savu balsi viņš apzīmē to, ka tur kaut kas ir noticis, ar ko pievērš kinologu uzmanību. Un kinologs jau rīkojas tālāk pēc apstākļiem. Kas tur tajos koferīšos, ko visos šajos? Tā, koferīšos visos nav, bet kādā no koferīšiem droši vien kaut kas ir. Kas? Tas, kas ar likumu ir aizliegts. Un ko tas suns tagad darīs? Un tagad tas sunīts mēģinās atrast vieliņu, kur ar likumu ir aizliegta. Viņš ir atradis šitajā? To mēs vēl redzēsim, to mums kinologs pateiks to. Un viņš ar savu ķermeņa valodu atkal pievērš uzmanību, jā? Viņš ar ķermeņa valodu pievērš uzmanību. Kas mums tur ir? Kaut kas tur mums ir! Jā.
Suņi, kā zināms, ir veikli skrējēji un asu zobu īpašnieki. Tāpēc suņi policisti palīdz arī tvarstīt tos noziedzniekus, kuri vēlas aizbēgt no policistiem cilvēkiem. Suņi policisti ir īsti varoņi. Pacēl rokas, nāc šurp, pretējā gadījumā laidīsim dienesta suni. Prātīgi. Nav bail, ka viņi tev skrien virsū. Ko tu baidīties? Nē? Kostīms labs, ko tu baidīsies? Nu, sit 5 riktīgi labais. Jē! Atā, čau! Saudzēsies.